Kur tu ņemi, tas tev dev, domā neva ciema puiši, mani mazu mīlēdam. Domā neva ciema puiši, mani mazu mīlēdam. Viss ir viegli, ja dara. Jānokniebi, tad ir jāvīlē un vēl zāģīt, kad nozāģē, viss precīzi kopā iet, un tur te vairāk nekas nav jādara, saliet salodā. Tā kā, tas ir tā, to nevar iestāstīt, to nevar, tāpēc es visiem lieku vīlēt, zāģēt. Kādu rotu esi izvēlējusies pagatavot šeit 3x3 nometnē? Es izvēlējos pagatavot aproci. Ja? Un uzzīmēju zalkti, jo zalktis ir tāds simbols gan aizsardzībai, gan viedumam. Un aproci ar 2 zalkšu galvām, jo tu nekad nevar zināt dzīvē gan uz augšu, uz tāds kaut kas mistiskais un ikdienišķais savienot. Jā. Un tad man būs 2. 2? Jā, jo redz, latvieši nesājuši pāros, lai būtu uz abām rokām. Pirmā aproce man tapa 3 dienas, un man liekas, otrā man būs gatava vienā dienā. Mēs mēģinām ielikt, ja, vai kā tas ir metālā zvaigznes simbolu, lai Estela būtu viņai vienmēr pie rokām, un, protams, vēl ielikām laimes zīmi. Kur māma negrib, lai bērni ir laimīgi, vai ne? Un otrā pusītē šī dievzīme un arī šīs nometnes simbolu. Un Gabriels, kā vīriešu cilvēks vienkārši, un es ceru, ka nākotnē grib, lai būtu bagātība, auglība un labklājība. Tāpēc mēs iesitām jumi. Un šis varētu varbūt svītriņā. Es šobrīd taisu savu pirmo nameja gradzenu. Namejs man saistās ar Latviju. Šobrīd dzīvoju ārpus Latvijas un aizvadīšu mājās kaut ko, kas man atgādinās par latvisko. Tad, kad parāda, tad liekas, vai tik vienkārši, bet tad, kad pašam jādara, tad tu saproti, ka 50 gadu pieredze vienā nedēļā neiemācīsies, bet kaut ko cenšamies, kaut ko daram un kaut kas sanāk. Kādas rotas vislabprātāk latvieši izvēlas? Iegādāties vai veidot paši? Viss atkarīgs no tā, cik tai kabatā ir. Tas pacēlums, tāds uz tautiskumu, uz valstiskumu. Kādas raksturīpašības nepieciešamas šajā amatā un kādas tu pat esi attīstījis? Vajag pacietību un vēlreiz pacietību. Jā. Un ir jāprot, ir jāpiespiež sevi, ne tikai jāpiespiež, ir jāmācās tagad. Ja mūsu senčiem, mums te ir tie instrumenti tādi arī ļoti primitīvi, ļoti vienkārši, tas ir tas pamats, ja, bet mūsu senčiem pat nebija tas tik daudz, ja, bet viņi ir tur taisījuši tādas kolosālas lietas. Un jāiet ir līdz tehnoloģijām, jādomā, ir par visu to, ka tu esi tajā iekšā, jebkurā jomā. Vēl kādu puķīti vajag, vai ne? Tur vēl vajag un šeit kaut kas. Jā, malacis, tā arī vajag salasīt. Visu kaut ko vairāk un tad salīmēsim kopā. Esmu salasījis. Tālāk iesim līmēt. Cēlums un sasiesim šitā striķīti, un tad tu varēsi arī viņu tur likt. Tev vajag salikt, lai tev viss kaut kur. Bet nav labāk šitāds mazākus likt, iedzi? Tos jau apgriezīsim pēc tam. Mums sanāca. Ļoti smukas. Pati vai tev kāds palīdzēja? Man tēti drusku palīdzēja. Tas akmens jau? Man nav rokas pilnīgi bādi. Uz debesu zils, tā kā debesis, lai piesauktu saulīti. Pa vidu uzliek roku tā. Pa vidu paliec smuki. Te jau var skaties kāds mākslas darbs. Paņem maz. It kā. Labi. 3, 2.
Mums žurnālistikas ievirzē veicas diezgan labi, radoši. Mēs esam plaša komanda, vairāki profesionāļi no LTV, plus dalībnieki no dažādām pasaules valstīm, latvieši. Mēs mācāmies, kā pareizi filmēt, kā pareizi kadrēt, kā pareizi izvēlēties gaismas un uzdot jautājumus. Man vislabāk patīk tas, ka man pašai neko daudz nevajag darīt, ka ievirs dalībnieki paši filmē, iet, meklē, uzdod jautājumus, pēc tam arī daži montē. Tas man patīk vislabāk. Es izvēlējos un pieteicos uz filmēšanu. Vēlos apgūt, kā pareizāk noķert labākos kadrus, kā labāk iekadrēt, jā, un arī samontēt kaut kādas filmēšanas knifiņas vēlos uzzināt. 3 svarīgākās lietas, kas jāatcerās operatoram. Ierasties laikā uz notikumu vietu, neaizmirst nospiest ierakstu pogu un nokontrolēt skaņu. Un ko tu vispār ieteikt jaunajiem operatoriem, kas ir tikko sākuši šo? Nebaidīties, jo tagad mēs katrs varam būt operators. Tas ir tas ieguvums šajā laikā dzīvojot, jo mums katram ir telefons ar kameru, un tagad var piepirkt katram telefonam mikrofonu, un mēs katrs varam filmēt un nebaidīties un to darīt. Bet principā tas viss kopdarbs, tas gatavais produkts, tas ir mūsu ievirzes kopdarbs, un manuprāt ir lieliski. Man patīk tas, ka jūs ļoti veiksmīgi pakāpeniski ar katru dienu arvien vairāk tiekat paši galā. Ka katru dienu vajag arvien mazāk un mazāk jums palīdzēt. Un kā tieši ar montāžas procesu, ko tu varbūt ieteikt jaunajiem speciālistiem? Eksperimentēt. Tā kā jūs to darat. Un, man liekas, ir tiešām ļoti labi. Un es domāju, visi, kas skatās šos video katru dienu, katru rītu redz, ka tie paliek arvien interesantāki un foršāki. Un katru dienu arī arvien vairāk un vairāk ir jūsu pašu montātie gabaliņi, kuros es tikai uzlieku titriņus un piekuraģēju skaņas līmeņus. Un vistrakākā kļūda, kas pieļauta ētera laikā vai tiešraides laikā, kas joprojām rādās murgos? Katru nedēļu sava. Tas nekad nebeidzas, tas nekad nepāriet. Un es strādāju jau gan daudz gadus, man liekas, ka viss ir bijis, bet tāpat dzīve man arvien pārsteidz un arvien rodas jaunas situācijas, kur pēc tam, kad beidzās ēters, domāju, vai tiešām man to vajag. Kādām 3 īpašībām jāpiemīt žurnālistam? Noteikti jābūt atvērtam, jābūt gatavam uz visu, jo tu nekad nezini, kāds būs cilvēks, ar ko tu runās, kāda būs situācija. Un jābūt atbildīgam. Neatlaidībai, zinātkārai, varbūt arī ziņkārībai reizēm un izdarīt līdz galam. Nosauc 3 žurnālistu zelta likumus un 3 melnos netikumus. 3 zelta likumi. Ieslēgt mikrofonu, ieslēgt kameru un paspēt laikā. Un 3 melnie netikumi. Neieslēgt kameru, neieslēgt mikrofonu un nepaspēt laikā. Ir jau 4. nometnes diena, un mēs visi esam tik enerģiski. Daudzinājumam ir sava cena. Daudzinājuma ziediem un augiem mēs sameklējām franču, vācu, Kaizerstūla, Švarcvaldes, Vogēza kalnu, enerģiju un spēku. Urā!
maneva, ciema puiši, mani mazu mīlēdam. Maneva, ciema puiši, mani mazu mīlēdam. Ines. Lai sadegan nelaimīte, kā uguņa dzirkstelī, kā uguņa dzirkstelī, kā uguņa dzirkstelī. Sanesīšu sausu malku, sakuršosi uguntiņ. Sakuršosi uguntiņ. Es tev došu ziediņām krūzu maizes gabaliņ. Krūzu maizes gabaliņ. Krūzu maizes gabaliņ. Bezi gaiši uguntiņa, tu nezini, ko es došu. Tu nezini, ko es došu. 500 nebēdāju simtiņā stāvēdām. Un pat tajos brīžos, kad es saku, kad es nedarīšu tā, kā mamma, es joprojām dzirdu viņas balss toni. Es uzkāpu debesīs, es uzkāpu debesīs, kā tiem pupazariņiem, kā tiem pupazariņiem. Debesīs ieraudzīju, debesīs ieraudzīju, savu baltu maleliņu, savu baltu maleliņu. Es ar savu maleliņu, es ar savu maleliņu, mīļus vārdus parunāju, mīļus vārdus parunāju. Dieviņš sēdē kalniņāji, Dieviņš sēdē kalniņāji, ar zeltītu saduvīti, ar zeltītu saduvīti. Kungam likas smilgas sēdī, kungam likas smilgas sēdī. Ārājām ir rudzus miežus, ārājām ir rudzus miežus. Raib ziediņas pupiņāji, raib ziediņas